Ja tu nekad nesasniedz 1000 skatījumus, tad iespējams ar tavu kontu kaut kas līdz galam nav kārtībā. Un tad ir jāatcerās, ja tu skaties šo te For You page, kāpēc lai tas cilvēks pie tevis apstātos? Viņš saka, ka viņam ir video, viņš safilmēs, bet realitātē viņa skatījumi ir 2, 3, 4. TikToks domā, ka iespējams tu esi robots vai kas tam līdzīgs, un vienkārši negrib tavus video laist. Jo TikTokā ir tā lieta, ka viens ir, ka tu lietas pats saturu, un ir viens, ka tu reklamē saturu. Un tu jebkurā brīdī vari pacelt savu cenu. Es uzskatu, ka cenu kāpumam ir jābūt visu laiku, pēc pusgada. Manuprāt, tas ir pilnīgi normāli. Čau, Elizabete! Čau! Ļoti priecājos tevi uzņemt uz sarunu, jo es tevi pazīstu jau kādu labu laiciņu. Ļoti labu laiciņu. Pēdējos gadus esmu forši skatījusies līdz, kā tu audz. Un kā ir augusi tā lieta, ko tu dari. Bet cilvēkiem, kas tevi vēl nepazīst, kas nav tev kaut kur satikuši, nav ar tevi strādājuši, nav varbūt pie tevis vēl mācījušies, pastāstīja, kas tu esi, ko tu dari. Tātad mans vārds ir Elizabete. Esmu videogrāfs, satura veidotājs. Jā, parasti tā arī saucu sevi, video satura veidotāja. Veidoju saturu pārsvarā lieliem uzņēmumiem, priekš sociālajiem tīkliem, primāri priekš TikToka. Kāpēc primāri priekš TikTok? Tāpēc, ka tur var izpausties mazliet vairāk, un tur nav tik ļoti skaistie feedi un kaut kas tam līdzīgs. Tur var tiešām vairāk humoru un izpausties. Un tā ir arī tā joma, kurā ļoti daudzi uzņēmumi stagnē. Viņiem ir, kā teikt, grūti kaut ko iziet cauri tam visam, jo ļoti bieži liekas, jā, it kā tu vari likt vienalga ko jebko, varbūt sajies, bet ļoti daudz uzņēmumi, kā teikt, sabojā savus algoritmus un neko vairs nevar izdarīt ar to. Un tad līdz ar to tā ir tāda ļoti interesanta joma, kur kādam var sanākt ar ļoti viegliem video, kādam galīgi nesanāk, tad ņem palīgā mani. Un tad mēs ar komandu taisam video saturu. Jā, tā arī mēs darbojamies. Filmēšanā filmējam 10 video, var arī vairāk, mēnešu saturu vienā dienā safilmējam, attiecīgi pēc tam mēs samontējam, vai nu nododam materiālu, vai arī paši izliekam ārā un darbojamies, jā, pašā TikTokā, un ja vēlās klients ielikt Instagramā, Facebookā un kaut kur citur, droši var darīt, tas ir tavs īpašums. Jā, starp citu, tas ir tavs īpašums pēc tam, vai vienalga, ka tur ir mana seja vai kā tam līdzīgi, jā, es arī runāju kameras priekšā, tas ir tavs īpašums, tu dari, ko gribi ar šo video, bez maz vai, protams, samēru robežās. Un, jā, līdz ar to tev ir video, kaut vai tu vari lietot viņu pēc gada un tā tālāk. Vārds videogrāfs. Neteikšu, ka populārs vārds jau sen. Man liekas, tādās manās apritēs es viņu pēdējo gadu vispār šis vārds uzspēld, jā. Jo mums vienmēr bija satura veidotāji un sociāla mediju menedžeri, kas bija kā kopa. Tad es jau arī pati izmantoju to vārdu, pati cilvēkus definēju kā videogrāfs. Bet kā tu nonāci līdz tieši šai definīcijai? Kas ir tas tavs pirmsākums? Vai tu tā arī vienā dienā izdomāji tā? Videogrāfs, es būšu, man ir telefons, es filmēju. Kas ir tavs vispār tas ceļš un gājums? Jā, kā atvasinājās tieši videogrāfs? Man vispārīgi ir tas ceļš uz sociālajiem tīkliem tāds sava veida interesants. Tas nav tā, ka es vienu dienu izdomāju, devai es taisīšu saturu sociālajos tīklos un tagad iešu pie klientiem un veidošu viņiem saturu. Patiesībā tas sākās ar savu mazo biznesu saucamo, kur es sāku pat vēl esot nepilngadīga veidot vienkārši rotas lietas no visa pieejamā, kas man bija. Attiecīgi man bija jāreklamējās, un kā labāko risinājumu es redzēju reāli TikTok, un patiesībā arī līdz galam neko nemākot, es reāli sasniedzu ļoti daudz priekš sava vecuma tajā laikā. Bet patiesībā, ja runa ir tieši par satura veidošanu, par videogrāfiju, tad patiesībā man brālis, viņš man visu laiku, viņš man pirka kameras. Viņš vairāk tā kā uz fotografēšanu mani vilka, bet man vienmēr tas video kaut kā vairāk bija. Viņš man pirka kameru, viņš man gribēja iemācīt un tā tālāk. Jā, viņš ir 9 gadus vecāks, līdz ar to tai mazai māsiņai vajadzēja, kā teikt, ievirzīt kaut kādā ceļā. Un tas kaut kā sasaistījās, jā, ar to mazo biznesiņu. Es jau kaut ko, tā kā zināju kaut ko. Taisīju, darīju, analizēju. Nebija tā, ka es baigi iespringu. Nebija tā, ka es baigi iespringu. Tā kā pati priekš sevis, jā? Jā, priekš sevis, jā. Es
taisīju video, kā es taisu rotas lietas. Trendus es baigi nekad neesmu izmantojusi. Vairāk tāds tiešām ar personīgos video. Un tā tas gāja savus 3 gadus. Un līdz ar to vēlāk kaut kā nokļuvu pilnīgi citā jomā. Nokļuvu kosmētikas jomā, kur man bija jāpārdod kosmētika. Ok, tu jau biji pilngadīga tad? Jā, jo tur nedrīkst nebūt pilngadīgs, jo tur esi jau... Tad šis varētu būt kaut kāds pirmais oficiālais darbs. Savā ziņā, jā. Un, es strādāju attālināti, un mans mērķis bija pārdot tātad kosmētikas produktus kādā firmā, nesaukšu konkrēti, bet, un tad atkal nāca klajā sociālajie tīkli un turpināja to visu darīt sociālajos tīklos. Līdz ar to nav tā, ka tiešām es izdomāju šādu ka davai iešu darīšu. Un, protams, līdz galam neizdevās, jo tur daudz stereotipu šajā visā. Tas ir gandrīz, viņi nesauc viņu par tīklu mārketingu, bet kaut kas līdzīgs, lai saprastu domu. Un līdz ar to es pārdevu arī atkal TikTokā, veidoju video saturu, tur jau es mazliet vairāk, teiksim, kaut ko paeksperimentēju un veidoju kaut kā mazliet savādāk un tā tālāk. Un tad, principā sanāk tā, kad es sāku ieraudzīt tevi, un es ar sociālajiem tīkliem jau biju darbojusies, un līdz ar to es vienkārši redzēju iespēju, kad var mācīt, ka var būt sociālo mediju menedžeris, un tad nebija tā, ka man bija tāds, kad es visu saprastu par Instagram, Facebooku, jo Instagramā es principā liku vienkārši skaistas bildītes, skaistus stories. TikTok atkal attiecīgi liku pilnīgi savādāku saturu, nepārpublicēju to visu. Tā ir ļoti svarīga lieta. Man nesen bija saruna. Es biju pati uz sarunu, un tur puišiem bija liela atklāsme, ka, ja tu izmanto dažādas platformas, tas nenozīmē, ka tu visās platformās liec vienu to pašu saturu. Tu katrai platformai ražo savu saturu. Ir kaut kas var dublēties, bet realitātē nevar. Un tas jau sarežģīja visu to procesu, to satura veidošanas, to stratēģijas veidošanas procesu. Nav tā, ka uzfilmēs vienu video un viņš strādās visur. Tieši tā. Un tas ieraudzīja arī tavus kursus. Tajā laikā viņi vēl bija tie lētie, ļoti lētie. Un patiesībā, es nopirku vienu kursu, es pēc tam no šai kosmētikas firmai arī taisīju apmācības par video saturu, tā kā es jau biju kaut kādā ziņā tur iekšā. Katalogu apskatu mēs taisījām, respektīvi es jau filmēju tā kā sevi un runāju kameras priekšā un visu to es mācēju. Un ieraudzīju par tādu sociālo mediju menedžeri konkrēti. Tad šī kosmētikas firma arī nopirka man to otru kursu, iedeva man mācīties. Kurš bija otrs kurs? Man tagad precīzi ir jāatcerās. Pie manis, man liekas, ka arī kaut kas vai tik nebija par pašu video saturu. Tieši SMM, tev bija kaut kāds viens kursiņš, kuru es nopirku. Un pēc tam bija kurs sociālo mēdīju menedžeru pamati vai kaut kas tam līdzīgs. Līdz ar to pirmo kursu, kas es neatceros galīgi, cik viņš maksāja, man reāli švakā. Tad viņi visi bija lēti. Tad pirms 2 gadiem visu kursu pie manis bija lēti. Pie manis varēja ļoti pa pār 10 eiro izmācīties jaunas profesijas un iet tālāk strādāt. Tieši tā, jā. Un tad, principā, es izmācījos to kursu, sapratu mazliet vairāk arī par Instagram un Facebook, jo TikTokā es jau biju, es taisīju iepriekš sev saturu, tad vēl šiem produktiem saturu, tā kā man bija kaut kādas zināšanas. Un tad sevi sāku pozicionēt kā sociālā mediju menedžere, gāju, taisīju, visu kaut ko centos, kaut ko izdarīt. Visu, ko klienti ņēma pretī, man liekas, tas bija tāds posms. Tā arī bija. Un kaut kā ieskrējos. Sāku veidot saturu, kaut kā vienmēr nokļuvu pie video satura. Kaut kā vienmēr man bija video saturs. Un tad es vienkārši vienā brīdī sapratu, ka es vairs neesmu nekāds sociālo mediju menedžers, es reāli esmu video satura veidotāji. Viss, punkts, amen. Tāds ir. Bet nav arī tā, kad ir vieglāk, ka tu tā kā nonišējies, ka tu pati sev pasaki tā, es fokusējos tikai šo. Nav tā, ka uzreiz kļūst mazliet nevis varbūt darba ziņā vieglāk, bet pašam vieglāk. Tu klientus meklē konkrēti šajā nozarē, tu pati kaut kā nepārkāp tās savas robežas un prasmes. Ja tā, ka tu nodefinējies tā, es būšu videogrāfs, tad tu vari tā kā maksimāli ieiet tajā vienā sfērā, vienā nišā nozarē, saucam kā gribam. Un ielikt visas savas, apmācības tajā, investēties tieši tajā un tieši vēl kvalitatīvāk strādāt, ja tu strādās to vienu.
Ir, noteikti ir. Viennozīmīgi ir. Tad, kad es pārgāju kā videogrāfs, jā, es jau biju, kā teikt, jau man jau vienkārši kaut kā, man tas viss notika dabiski. Es vispār dzīvēju pa plūsmu, man nav tā, ka es tur tagad mans mērķis ir šajam gadam, tur nezinu, kaut kāda X summa, ko es reāli gribētu sasniegt. Es ļaujos dzīvē, ja es jūtu, ka man vajag, tad es meklēju kaut ko jaunu, bet parasti mani klienti ir paši atnākuši un kaut kā vienkārši tas notika, kad tas bija tieši par to video saturu. Man ir arī klients šobrīd, kurš man pajautāja, vai mēs taisam arī Instagram saturu. Es teicu, es varu uztaisīt, bet tā nav mana specifika. Tā kā tu nevari no manis sagaidīt maksimumu, jo es uzskatu, ka tev ir jādara tā viena lieta. Un nevelti ir komandas. Ir komandas, kuras pārvalda šos sociālajos tīklus. Arī kompetenci centram esmu video satura veidotāja. Instagramā ir grafikas dizaineri, kas taisa postus. Un līdz ar to šobrīd mēs arī esam ar pilnīgi citu cilvēku, kas mūs filmē un tā tālāk. Tāpēc, kad ir svarīgi, lai tu dari savu darbu pēc iespējas labāk un lai tu nesvaidies pa visām pusēm. Tā kā viennozīmīgi. Es tavā stāstā, vispār es saprotu, tur kaut kādi 5 gadi varbūt ir pagājuši, 6 gadi kopš tā, kad sāk tā. Tad mums bija mazais biznesiņš, šod biznes, tik tā kā rādīju, stāstīju, kā viss notiekās un tā attīstība. Un es savēl kopā tādu foršu paternu tev, vai ir, tagad pasaki, vai ir bijis moments, kad tu esi bijis darbinieks, tāds pilna laika darbinieks šo 5-6 gadu laikā, jo man pēc tavu stāstu izklausās, ka visu laiku es izdomāju to, es tad darīju to, un tad jau apmācības, tad jau pati kaut ko vairāk, tad jau sociāla mediju menedžers. Vai tev viss tavs tāds pieaugušo apzinātais dzīves laiks ir pagājis tādā, es pati atrodu darbu, es pati realizēju, vai tu reāli esi bijusi arī darbinieks kādam? Man ir interesants stāsts arī par šo. Bija periods, kad viss noklusa. Protams, tas nav tā, ka viss bija močī. Tāds nebija. Bija vasarā laiks, kad es sapratu, ka man vajag papildus naudu, lai samaksātu īri, komunālos ēdienu un vēl lai kaut ko sev nopirktu. Un mēs ar draudzeni, bijušo klases biedreni, izdomājām aiziet pastrādāt lielveikalā, apģērbveikalā. Jā. Un, lai jūs saprastu, es tur izturēju 1 nedēļu. Un tā ir vienīgā mana darba pieredze, kur es biju kā darbinieks. 1 nedēļa kā konsultants pārdevējs. Jā. Super, labais. Šitas ir. Bet, zini kā, tas tiešām tā ir, jo ir cilvēki, kas, manuprāt, ir paredzēti tam, lai viņi darītu paši. Un viņi kaut kā tīši netīši dzīves laikā to savēl kopā. Tā kā, ja pat tu mēģini paiet zem kāda, kur deg ienākumi vajadzētu pasēdēt, tad ļoti ātri atopies, ka nav un nebūs. Ka tev ir iekšā tas dzinulīs, tā kā pašam iet, pašam izmēģināt, pašam kaut ko jaunu padarīties. Un tavā gadījumā paši arī tu teici, tas pats tas šifts no sociāla mediju menedžera uz videogrāfa, ka tu sajūti tā, kaut kas man šeit vairs neder, man tā kā velk tā viena puse, un tas, ka tu to arī realizē, ka tu nebaidies to realizēt un paiet tajā virzienā. Labi, gribu pieslēgties mazliet vēl vairāk tieši tai videogrāfa nišai. Kā jau teicu, pēdējo gadu, man liekas, vispār tas vārds sāk tā kā ceļot apkārt, un mēs sākam saprast, ka tie ir atsevišķi darbinieki, atsevišķi cilvēki. Kā tev šobrīd liekas Latvijā, cik tas ir pieprasīts gan no uzņēmuma puses, jo ir, protams, uzņēmēji, kas ir loģiski, ka viņi vēl gribētu paši pārvaldīt, paši filmēt, vai tas ir budžeta jautājums, vai tas ir uzticības jautājums. Tas ir viens, kā tev liekas, cik tas ir pieprasīts no uzņēmuma puses, un otrs, kāda ir reālā tā interese šobrīd jaunajiem, studentiem, tie, kas pabeiguši vidusskolas, varbūt mācās šobrīd universitātē, varbūt nezinu, nekur negrib iet tālāk mācīties, nezinu to virzienu, kā šobrīd notiek tā jaunā videogrāfu, ienākšana tirgu, varbūt cik tas ir aktuāli. Centīšos atcerēties tos abus jautājumus. Jā, man interesē, kā ir uzņēmumiem, cik viņiem aktuāls ir šāds darbinieks. Un otrs ir, pēc tam atgādināšanas. No uzņēmuma puses vispār, ja es saku, ka es īsti neesmu nekad meklējusi darbu, meklējusi klientus, tad lūk ir arī atbilde. Tātad viņi atnāk kaut kā paši pie manis, un es neesmu pat, man pašai savs sociālais tīkls, man ir tāds vienkārši, es biju kādā pasākumā, teiksim, mēs tagad esam šeit, es ielieku storiju, man tas nav kā burtiska reklāma, ka tu tagad vari nākt un lai es veidoju saturu. Bet kā tev liekas, kur ir tā starpība? Jo es zinu, ka ir cilvēki, kas
meklē, kas ļoti aktīvi sevi izliek, sevi reklamējas, meklē klientus. Esmu brīva sadarbībām un tā tālāk. Un es redzu arī TikTokā, kad jaunie satura veidotāji, viņi tā kā sev pozicionē, tur mans ceļš, kā es tieku līdz pirmiem klientiem. Kā tev liekas, kāpēc tev ir tā, ka tu nekad neesi tā tīši pati izgājusi pretī klientiem? Kāpēc viņi tev atrod? Nezinu, jā, kā tev liekas, kas ir tas iemesls, kāpēc tev tas tā ir strādājis? Man ir grūti atbildēt konkrēti, bet laikam viens no tiem ir tas, ka cilvēki ir redzējuši kaut kur manu darbu, un tu esi viens no tiem cilvēkiem, kas mums ir arī manam montētājam, ir vienkārši montētāja kontakti, raksti, viņš tev samontēs video. Vai filmētāja kontakti, visu izdarīs un tā tālāk. Un tas arī ir tas, ka, ja tev patīk, ja tu izdari kvalitīvu savu darbu, tad attiecīgi tas tiek padots tālāk. Un kaut kā, arī tas, ka es esmu ļoti daudz grupās visādās. Kādās grupās? Facebookā, Telegramā, kur ir satura radītāji un tā tālāk. Kāds kaut ko ieliek, es atsaucos. Tas nav tā, ka es pati meklēju, bet es atsaucos, ka es esmu viens no variantiem, ko tu vari izmantot. Kur tādas grupas var atrast? Kur kāds pie viņām es tikus? Es pat nezinu. Es tagad neesmu vairs tik aktīvi tajā visā. Agrāk man bija tā, ka pirms gada man bija tā, ka es gāju iekšā šajās grupās un skatījos, meklēju. Un Facebookā jāieraksta kaut kāda atslēgas vārdi, digitālā satura radītāja, digitālā satura mārketings, kaut kas tam līdzīgs. Es tagad baigi sen esmu skatījusies. Man liekas, ka bija viena, kur, man liekas, bija dītā. Mums ar citu viens mūsu lektors, Edgars Koriņevs, kas ir vadītājs tajā grupai. Tajā grupā es arī esmu. Un viņš pārvalda, kur ir visa digitālā joma profesijas. Tur nāk uzņēmumi, kuri meklē darbiniekus, un nāk darbinieki, kuri meklē uzņēmumus. Un lūk, ja arī ja tev ir kāds spēcīgs portfolio, tas patiesībā ir pats galvenais. Šobrīd, mēs atteicāmies no viena liela tāda klienta, kas diezgan daudz ienes tos video montēšanai, un attiecīgi, šobrīd mēs esam tādā periodā, kad mēs ejam, bet es arī mainu šobrīd mazliet to manu strateģisko, kā es strādāju, tieši tā iemesla pēc, kad es gribu mazliet vēl augt, es gribu strādāt ar lieliem uzņēmumiem, un teikšu godīgi, ar mazajiem es tā kā cenšos atturēties. Kāpēc? Budžets. Mana cena šobrīd ir pietiekami augsta, lai reti kurš mazāks uzņēmums varētu to atļauties. Tā tas ir, bet, protams, ir ar kaut ko jāsāk. Es esmu daudz mazajiem taisījusi, un visi kārtībā, visi forši, ja sākam to darīt, tad aiziet, bet tagad, kaut kā pārslēdzos uz tādiem lieliem uzņēmumiem, kam ir vajadzīgs šis TikTok saturs, un kuriem arī ir plašākas iespējas un tā tālāk. Tā kā, bet no uzņēmuma puses tas ir pieprasīts viennozīmīgi. Galvenais ir iet meklēt, kaut vai rakstīt viņiem. Ja tu redzi, ka viņam nav TikTok profils, ja viņam nav attīstīts profils, viss aiziet, sameklē e-pastu, aizsūti, ko tev ir ko zaudēt. Tieši neko. Vienīgais, kas var notikt sliktākais, ir viņš tev neatbildēs vai pateiks nē. Viss. Tā ir. Man liekas, daudz no tā arī tā kā sabaidās. Viņi jau pirms vispār ir izdarījuši to pirmo darbu, lai paietu pretī, viņi jau apmēram mani kā darbinieku nevienam nevajadzēs, tāpēc, ka man neviens neraksta, tad man pakalpojumu nevajag. Tieši tā, kad sabīstās jau no tā pirmā soļa. Un tad atgriežamies pie tā otra jautājuma. Tu arī savilki par vārdu portfolio, ka tev ir labs portfolio. Un tad jautājums par tiem jaunajiem videogrāfiem. Piemēram, man ļoti patīk filmēt ar kameru. Es šodien gribu kļūt par videogrāfu. Negribu nekādu sociālo mediju menedžmentu, neko. Es zinu, es gribu tikai video saturu. Ar ko man sākt? Kā man saprast, ka es uzņēmumiem var būt vajadzīgs? Kā man līdz tiem uzņēmumiem tikt? Es nerunāju tagad tikai uzrakstīt e-pastā, bet reāli kā man kļūt pamanāmam, kā man izsisies tajā tirgū. Jo varbūt, protams, ka tas šobrīd ir mans TikTok algoritma burbulis, bet es redzu daudz uzlacošos tieši videogrāfus, kas grib strādāt šajā profesijā. Kas ir varbūt tavs ieteikums un tavs ieteikums tādā portfolio būvēšanā? Kā tad atšķirties, kā dabūt vispār to, ka tevi pamana, lai pēc tam sāksies muti no mutes reklāma un ieteikumi, kas ir, es uzskatu, vissvarīgākais. Man liekas, tā tu visātrāk tiksi uz priekšu. Bet, ja mēs ņemam tādus pirmos 3 soļus, no brīža, kad es izdomāju, es tagad gribu būt videogrāfs, ko man darīt, lai mani uzņēmumi vispār pamanītu?
Nu, ja tu esi cilvēks, kas absolūti vēl, tu tikai zini, ka tu vēlies būt videogrāfs, bet tev ir diezgan maz tā zināšanas, tad jānāk uz kompetenci centru, video satura, video filmēšanas un montāžas pamatu kursu. Labi, bet tu pieņemsim, kad visu zinām, mākam montēt, YouTube visu tutorials noskaties, es esmu gatavs darbinieks. Jā. Kā man tik pie klientiem? Nu, es teiktu tā, viens no svarīgākajiem ir tiešām tas portfolio. Labi, kā mēs viņu būvējam? Raksti man. Es paņemšu tevi kā filmētāju praksē, aiziet, laižam. Es, starp citu, šobrīd arī meklēju filmētāju. Tiesa gan, es esmu gatava maksāt, un attiecīgs arī esmu gatava, kā teikt... apmācīt, investēties viņā? Es teiktu, es esmu gatava maksāt, un es gribu, lai tu esi jau gatavs, ka tu māki ļoti skaisti piefilmējumus, ka tu pats visu vadi, ka man vairs par to nav jādomā, jo šobrīd es pozicionēju sevi kā runātāju, kameras priekšā vairāk kā vadītāju, kā visa šī kopuma vadītāju. Un līdz ar to, es meklēju filmētāju, kas uzņemsies pilnīgi visu, un man nebūs jādomā. Tāpat kā es šodien šeit atnācu, es nedomāju. Es nedomāju, kas man ir tagad jādara, jo parasti to es domāju. Līdz ar to man šobrīd ir tā svarīgi, bet ja tu atnāc uz praksi, kā teikt, man nav tev jāmaksā un tu mācies, tad aiziet raksti man, taisi video, es tev kaut vai varu iedot materiālus, ko montēt. Man ir vesela kaudze 2 gadu materiāli, viss man stāv joprojām. Es varu tev dot gan tādus, kur ir jāvelk informācija un jāizveido no 30 minūšu gara video, interesants 1 minūtes video. Man ir tādi materiāli. Man ir materiāli, kas ir varbūt tādi mazliet vieglāk, kur tu vari tieši pie tās pašas montāžas, ar efektiem, skaņas efektiem, pie visa tā piedomāt. Raksti vienkārši cilvēkam, kas tev var iedot. Protams, visam būs savas robežas, un tas nav tā, ka tu nāc mācīties bez maksas, bet, ja runājam tiešām par filmēšanu, uzraksti man reāli privāti, es paņemšu tevi uz kādu filmēšanu, kaut vai kā otrais filmētājs, tu vienkārši nāksi man līdzi un darīsi. Viss. Būvēs savu portfolio. Tas ir pats svarīgākais. Manā gadījumā plus bija tāds, kad es biju gatava runāt kameras priekšā. Attiecīgi, es varēju paņemt vienkārši kameru un mājās tā kā sevi reklamēt. Un pati sevi filmēt un attiecīgi pati arī samontēt un tā tālāk. Ne visi videogrāfi ir gatavi runāt kameras priekšā. Tāpēc arī es saku, ka es personīgi esmu tas cilvēks, kas ir gatavs runāt kameras priekšā, un man ļoti patīk. Un man patiesībā pēdējā gada laikā es esmu arvien mazāk kameras priekšā, un man reāli pietrūkst runāt kameras priekšā. Tāpēc arī es šobrīd mainu to pozīciju, ka es gribu redzēt sevi kameras priekšā, nevis aiz kameras. Un līdz ar to, būvē reāli to portfolio, dari visu, kas tev ir iespējams, nezinu, sarunā kādu uzņēmumu, pastrādāt bez maksas. Es saprotu, ka tas ir grūti. Es saprotu. Tāpēc saku, ka man paveicās, ka es vienkārši biju gatava pati nolikt kameru, gaismu un runāt kameras priekšā un attiecīgi samontēt to visu. Un patiesībā jau tā montāža ir pats svarīgākais, lai tu varētu sakarīgu video, visu izvilkt un tā tālāk. Kā varbūt tam jaunajam, arī pieņemsim, viņš pabeidz tavu kursu. Bet, zini kā, es laikam vienkārši atceros sevi, kad tev tomēr ir, tev ienāk kaut kā tas latviski, tas ir viltvāršu sindroms, tev liekas, ka viss tirgus ir aizņemts, ka ko tu vispār ar savām zināšanām vari, kā tev atšķirties, kā tev, jo labi praksa ir, es tam pilnīgi 100% piekrītu, es vispār uzskatu, ka mēs labāk mācāmies darot, tu vari apgūt, 10 dažādas montāžas un filmēšanas kursus un jebkādus kursus, bet ja tu to nesāks pielietot praksē, tu neko no tā neiemācīsies. Tāpēc prakse un sākt būvēt to portfolio. Arī, kad es mācīju jaunos sociālo mediju menedžerus, man arī ļoti daudz nāca šo jautājumu, ko man vispār piedāvāt klientiem, ja es neesmu nekad ar klientiem strādājis. Es saku, ja tu ej uz manikīru, pieņemsim kā sievieti, tu ej uz manikīru, nofilmē visu to procesu, sataisi video kaut kādu dinamiskāku, tad kaut kādu vlogotipu. To tu visu saliec, tev, es nezinu, mājās ir dušažēlējas krēma un tā tālāk. Uztaisi interesants video, un tas ir tas, ko tu liec iekšā savā portfolio, ja tev klienti vēl nav. Bet atgriežoties pie tā, jo es ritīgi gribu parunāt par to pašu sākumu, jo, zin kā, ļoti daudz mēs satiekamies un runājamies par to, kas mēs esam šodien, cik forši esam šodien, un es arī ļoti priecājos esot šos gadus blakus tev. Redzēt, ka tu esi jau šodien tajā pozīcijā, ka tu būvē komandu, ka tev jau ir montētājs, ka tu vari paņemt vēl kādu filmētāju, ka tu jau ej bišķiņ citos konceptos, bet es gribu, lai tu atmeties kaut kādus 2 gadus atpakaļ,
Nu, kā nesabīties, un šobrīd īpaši, kad tas tirgus paliek tāds, es teiktu, drūzmaināks un pilnāks ar video satura veidotājiem, kā nesabīties un kā varbūt uzbūvēt kaut kā to savu piegājušu, to savu personīgo zīmolu, nu, kad cilvēks grib strādāt tieši ar tevi. Kā tikt līdz tai pusei? Tu saki, kad tirgus ir piesātnēts, man arī tāds starp citu likās. Jau tikai 2 gadus atpakaļ? Nē, nu arī jā. Bet tas bija tieši šobrīd, kad es meklēju šo filmētāju. Es ierakstīju grupā, kur es pirms gada atsaucos uz vienu. Pirms gada es šajā grupā atsaucos uz milzīgu uzņēmumu. Man likās, es tur pirmajā minūtē uzrakstīju, man likās, es esmu pirmā, ka tur pilnīgi visi tagad rakstīs un viņi bombardēs. Bet es uzrakstīju, ka es meklēju vienkārši filmētāju. Vienkārši parastu filmētāju. Vienkārši cilvēku, kas paturēs kameru un mācēs, protams. Neviens man neatsaucās. Kur šis tirgus ir piesātināts? Okay. Protams, varbūt tas ļoti augstas prasības. Es vienkārši uzrakstīju, es meklēju filmētāju. Es pati esmu filmētāja, man vajag cilvēku, kas mani filmēs. Tas bija, ko es uzrakstīju. Es vispār neko, es neatalgoju, es vispār neko neuzrakstīju. Vienkārši raksti man, sūti man savu portfolio. Es sapratīšu, vai tu man deri vai nē. Man likās, ka man būs vesela kaudze piedāvājumu, no kā izvēlēties. Bet nē, man ir pazīstami vairāk filmētāji, arī paziņu lokā, bet kaut kādā ziņā varbūt nerezonē konkrētais darbs. Tiešām, es gribu tādu, ka es varu nedomāt pilnīgi par neko. Bet tev vajag arī, zini, kā man liekas, ja tu tā kā turpini mazliet to savu piegājienu, tev jau vajag cilvēku arī ar savu rokrakstu. Jo tā ir viena lieta, ko es ļoti pamanu satura veidotājs, kas ir patiesībā ļoti pareizi, ka katram šim te filmētājam ir savs rokraksts, ir savs piegājiens. Un tad es kā uzņēmējs, es tieši varu izvēlēties, kurš tas formāts, tas piegājiens, tas redzējums, tas montēšanas veids, kurš tad man patīk kā uzņēmumam. Jā, montēšanas veids, tas ir viss tāds lielākais rokraksts, kas vispār ir. Ko tu liec varbūt svarīgāk, tā kā nofilmētais vai samontētais? Kas tavā izpratnē ir svarīgāk, kad tu nodod cilvēkam to video? Atšķirībā, kādi ir šie video. Protams, mēs maksimāli cenšamies visu izdarīt pēc iespējas kvalitatīvāk, bet, piemēram, ja mums ir filmēšana, es vienmēr saku, labāk safilmējam vairāk, lai ir montāžā no kā izvēlēties, jo montāža ir tā, kas saliek to video kopā. Ja kaut kas pietrūkst, pieliek visu klāt, ko vajag pielikt. Līdz ar to es teiktu, ka viņi ir abi divi ļoti līdzvērtīgi. Nevar slikti nofilmēt un tagad montāžu to visu atrisinās. Nē, laikam, ja tu man tagad tā jautā vispārīgi, kā vienalga kuram cilvēkam, nevis kā videogrāfam, bet, piemēram, kā vienkārši savam uzņēmumam, galvenais nofilmē, galvenais nofilmē un dari, nevis domā, es jau tur nemāku montēt, tā kā tur nezinu, ko tu Elizabetes video, Nē, galvenais ir nofilmēt un tad jau skatīties uz to montāžu, kā teikt, kā papildinājumu. Manā darbā es teiktu, ka abi divi ir ļoti svarīgi un klienti ļoti bieži skatās tieši to montāžu. Nav tā, ka, es zinu, vispār atgriežas tāds minimālisms un vieglums, mazliet viņa estētika nāk iekšā, jo bija posms, kad, man liekas, varbūt tas atkal ir tas 2 gadu griezums, kad ienāca viss šī trakā montāža, spēcefekti, subtitri visiem bija un tur viss kaut kas lido ekrānos un tā tālāk. Un viss tas montāžas stils palika ļoti populārs. Vai nav tā, ka tagad atkal tā kā cilvēki virzās no tā prom? Vai tavuprāt vēl aizvien cilvēkiem interesē tas super dinamiskais saturs, tas, tieši tas video, tas montējums? Vai ir tā, ka tā uzmanība vēl aizvien tiek noķerta tikai tāpēc, ka tur viss kaut kas mainās tajā ekrānā? Vai jau atkal tev liekas atgriežas varbūt tādi statiskie video? Es teiktu, tā atkarīgs no video. Tāpēc, kad ja tev ir statisks video, tad ir nepieciešams kaut ko, lai ir kaut kas, kā teikt. Un tev liekas, ka cilvēki vēl aizvien, nepieprasa tādu tipu saturu, kad nespēj noturēt to uzmanību. Galvenais, kā es vienmēr saku, galvenais, lai tev šis video ir interesants. Ja mēs runājam tieši par TikTok, iedomājies, tu scrollē šo For You page, neviens neskatās following page. Ja kāds skatās following page, tad lūdzu uzrakstiet komentārēs, nevienu cilvēku nezinu, kas vienkārši. Es dažreiz paskatos, jo man interesē, ko man draugi dara. Bet tas nav tāds primārais, vai ne, ko tu skaties. Es nevienu nezinu, kas skatītos following page, tā kā Instagramā tas ir. Un tad ir jāatcerās, ja tu skaties šo te For You page, kāpēc, lai tas cilvēks pie tevis apstātos? Vai tā ir dinamiska runāšana,
tu esi kā personība. Piemēram, tagad ir viena meitene, kas man ļoti bieži lec ārā. Viņai ir tas rītīgs latgaliešu akcents, un tas ir tik forši, tā ir viņas personība. Tas ir forši, viņai tu nevajag montāžu, ja tāpēc kaut vai, ka viņai ir šis akcents foršais, jā. Vai tas ir, nezinu, tas arī var būt video ar rīktīgu foršu montāžu un tā tālāk. Tas var būt video vienkārši ātri fiksi nofilmēts, ka tu kaut ko smieklīgi, kaut ko, ka tu pati ar to cilvēku. Galvenais ir, lai tu pats apstātos pie šī video. Vienalga, tas ir tavs stils, jā. Piemēram, tu vari skatīties vairāk estētiskos video, es varu vairāk skatīties, kur ir montāža un tā tālāk. Man galvenais ir tiešām, lai tas video ir interesants, un to es arī cenšos pat īstenot. Un montāža, tā ir vienkārši tāds, zin kā, ja tu esi profesionāls videogrāfs, tad tu īsti nevar atļauties vienkārši ātri iefilmēt bez kaut kādiem salikt ātri kopā un likt iekšā. Bet ja tu esi uzņēmējs, kas veido pats sev saturu, tad viennozīmīgi tu to vari darīt un testēt. Un galvenais ir testēt. Galvenais ir testēt, kas strādā tieši tavam produktam. Tāpēc, ka katrs ir savādāks. Šeit es arī gribēju paprasīt, tā kā uzņēmējs. Zini kā, tad, kad mēs sākam uzņēmumu, tu noteikti pats sev arī atceries, vai ne? Vai kad sāk rotas, vai jau patiesībā otrs tavs rotas zīmols, jā, kas bija, ko tu nepieminēji savā visā ceļā un gājumā. Tas man vēl stāv tāda diedziņa, kā teikt, vēl karājās. Varbūt kādreiz mēs par to parunāsim. Dziļāk varbūt nekarāsies viņš vairāk nekar. Es jau plānoju, bet reāli nav laika. Bet, lūk, par to uzņēmē darbību. Jā, mēs sākam savu jauno uzņēmē darbību. Un nezinu, kādam vēl ir prece jāiepērk. Zin kā, online biznesa forši, kur mēs runājam, jā, ir 2 videogrāfi. Cilvēks ar telefonu, kas filmē, cilvēks ar kameru ar telefonu. Tātad, kas mums ir vajadzīgs? Palielam telefons, jā, super. Jaunākais iPhones un patiesībā pat ne jaunākais, paņemam uz nomaksu. Mēs varam sākt savu profesionālu karjeru. Noskatāmies YouTube'ā, kā montēt, super. Ja mēs esam uzņēmējs tāds, kam ir, nezinu, fizisks produkts, fiziska lokācija, tad mums jau ir šie biznesa izdevumi, bet man vajag arī reklamēties. Ko tu varbūt iesaki uzņēmējiem, ko viņam darīt ar savu video saturu, kamēr viņš nevar varbūt atļauties vai vēl neredz iespēju, ka viņam būtu vajadzīgs vai ka viņš varētu finansiāli atļauties veselu videogrāfu. Kā tam uzņēmējam pašam priekš sevis spērt tos pirmos soļus, ko viņam darīt? Vienalga, TikTokā, Instagramā un tā tālāk, ko viņam darīt tajā video saturā, vai varbūt drīzāk, ko viņam arī nedarīt video saturā? Kas šobrīd strādā, kas nestrādā? Šī vispār ir ļoti sāpīga tēma. Tāpēc, kad viens uzņēmējs, kas iefilmē ātru video, viņam viss aiziet vienkārši kosmosā. Jā, tas ir ar TikToku, man liekas, tik ļoti un ir cits, kuram ir pilnīgi viss slikti. Man arī tagad ir jauns klients, kuru es esmu pārunās bijusi un jau domājam nākotnes plānus. Un viņš saka, ka viņam ir video, viņš to filmēs, bet realitātē viņa skatījumi ir 2, 3, 4 TikTokā. Kas ir tā milzīgākā starpība? Jo es zinu par TikToku ļoti daudz, šis arī ir, tu saki, vajag montāžu, vajag aizķert un tā tālāk. Bet TikTokā ir tas fenomens, ka dažreiz visvienkāršākais, visparastākais ar dažreiz netīru kameru nofilmēts ātrais video, viņš aizies, bet cilvēks ir pārdomājis, skaisti nolicis savus produktus, viņam liekas, tik būs, visiem atrādīšu. Un ir šeit 2 skatījumi. Kāpēc tas tā notiek? Labi, 2, 3, varbūt vēl 100 skatījumi. Tas vispār kontā ir viss slikti, kad vienkārši TikToks domā, ka iespējams tu esi robots vai kas tam līdzīgs, un vienkārši negrib tavus video laist, jo, ja tev nav vismaz 1000 skatījumi, ja tu nekad nesasniedz 1000 skatījumus, tad iespējams ar tavu kontu kaut kas līdz galam nav kārtībā. Tā kā, ja tu nekad nesticis līdz 1000. Jā, jo tiešām šim klientam... Labi, es esmu uzņēmējs, man ir viss slikti, man ir apmēram 500 skatījumi, es nevaru atļauties videogrāfu. Kas ir pirmais, ko es varu izlabot? Uz ko man varbūt paskatīties savos video, lai saprastu, ka šitas nestrādā? Ko es varu tā momentāli izlabot? Es ceru, ka kāds uzņēmējs šo klausās un to varēs paņemt sev. Kas ir tādi first steps, ko man mainīt savā video saturā? Viennozīmīgi tas, ko es varu teikt, iedvesmojies no citiem video. Scrollē for you page, skaties, kas strādā citiem. Vienalga, tā kaut vai nav tava niša, bet tu vari pielāgot to savai nišai, ja tur ir kāds trends, smieklīgs. Galvenais, lai tu aizķer šo cilvēku. Tas, ko es iepriekš minēju, lai cilvēks apstātos, lai tu
kaut vai pats apstātos pie šī video. Jā, es šo tik bieži saku, tā kā, vai tu pats skatītos, vai tev pašam tas uzrunāt, vai tu pats pirktu. Jo nereti jau mēs gribam padarīt visu tik super komerciālu, tik apspīlētu, tik ļoti perfektu. Man liekas bāds, bet ja mēs paši kā patērētāji patērējam tik vienkāršu un vieglu saturu, tad kāpēc lai mēs gribētu? Mums jau pašiem mazliet kaitina, kad mums tā kā klaji pārdod, vai ne? Kad mums klaji pārdod, mēs nevēlamies pirkt. Un tad es redzu, ka cilvēki tur tik skaisti fotografē, filmē, savas tur, nezinu, iepakojumas, burciņas, telpas un tā tālāk. Man liekas, bet vai tu no šī satura pats tā kā tiktu uzrunāts un tev pašam gribētos to pirkt? Tieši tā. Un tas arī ir pats galvenais, uz ko tev ir jāskatās. Jo kamēr tev nav videogrāfs paņemts, kas strādā tavā vietā, tu vienkārši testē, skaties, kas tev strādā. Nepieturies tikai pie vienas lietas, kura tev nestrādā. Ej tālāk, dari, iedvesmojies no citiem. Ieraksti, kaut vai, ja runa ir tieši par TikTok, ieraksti vienkārši meklētājā savu nišu. Un viss, un tev tur parādīsies. Atzīmē filtrā pēdējie 3 mēneši, vislaikotākie video, tie video, kam ir visvairāk patīk. Skaties, kas cilvēkiem ir interesants. Protams, arī analizē, vai pirmkārt tu to spēsi uztaisīt, vai tas derēs Latvijai. Arī tas ļoti svarīgs fakts, ka ne viss, kas citur strādāja, ka tas strādās Latvijā. Ar ko atšķirās Latvijas auditorija? Grūti pateikt, tāpēc, kad Latvijā ir šie te X lietotāji pasaulē, kas ir angliski runājošie, ir daudz vairāk. Man nav konkrēta atbilde, ar ko konkrēti atšķirās, jo TikToks, tu pat jau minēji, tāds fenomens, ka tu vari aiziet šitais, bet tas, ko tu reāli esi centies darīt, ka tas neaiziet. Tas ir ok. Tas man liekas, tam uzņēmējiem ir tāds grūtākais. Es jau pat ar no savas pieredzes, kā tu esi strādājis, veidojis, varbūt pat investējis kaut kādā tehnikā un tur paņēmis studiju un saražojis to saturu un tev tie 3 patīk un vienkārši nekāda atgriezniskā saita. Man liekas, tas ir tāds ļoti demotivējošs tam uzņēmējam. Un pat arī, manuprāt, videogrāfam, ja viņš priekš klienta sāk strādāt un izveido šo te it kā skaisto saturu, ko klients ir gribējis, bet tas saturs nenes tos rezultātus, ko apusē jūs gribējat, tas arī uzreiz tā. Jā, kā tam videogrāfam saprast, ar tevi viss ir kārtībā, tev varbūt vajag vienkārši papraktizēties, varbūt vajag pamainīt stilus. Bet šeit man jautājums ir, ka tu ienāc tā kā uzņēmumā, tu nāc kā ārpakalpojums, pa lielam, vai ne? Tu atnāc uz konkrētu gabalu darbu, izdari savu darbiņu. Vai ir tā, vai tev ir gadījušies, ka tu aizej pie uzņēmuma un viņi tā kā, neklausa tavus ieteikumus, viņi grib tikai pa savām stilām. Tu tā kā redzi, kas šobrīd notiek saturā tirgū, kā nonākt līdz tiem cilvēkiem, vai tev ir bijuši klienti, kas tā kā absolūti neņem tavus ieteikumus vērā, un tad, kad nav izdevies varbūt sasniegt to, ko viņi gribēja, jo viņi to neklausīja, kā tu tā kā tiec galā tajā pusē, vai jums, kā jūs atrisināt šo, kad netiek sasniegt tie rezultāti, ko varbūt cilvēki gribējuši? Es vispār ļoti analizēju katru cilvēku, katru klientu, ar kuru es strādāju, un es arī nebāžos ar idejām, ja es jūtu, ka man ir reāli atraida ar tām. Bieži vien sākumā, jebkurā gadījumā man tas ir iepazīšanās process, es aizsūtu savas video idejas, un tad jau es redzu, kas viņam patīk, kas viņam nepatīk. Es netērēju lieku enerģiju, lai tagad tev pierunātu pie kaut kā, tikai tāpēc, ka tas noteikti strādās un tā tālāk, jo arī TikTokā mēs nevaram zināt, ka tas noteikti strādās. Ja? Un es teikšu godīgi, es necenšos, jo tu man maksā par to manu darbu, un ja tu vēlies redzēt šo no manis, tad aiziet darām. Un ja tās ir tavas iespējas tavā uzņēmumā, ne visiem uzņēmumiem ir lielas iespējas. Tāpat tās, kā ir viens uzņēmums, kuriem ir milzīgas ražotnes, kuriem ir nereāli daudz satura, ko radīt, stāstīt par produktiem, par kaut ko, kas ir saistīts ar viņiem. Un tad ir uzņēmums, kuram ir, teiksim, viens office, kompetenci centram arī nav. Strādā no savas viesistabas, apmēram, no sava mazā ofisa. Un nav vienkārši tās iespējas, un līdz ar to, tā kā man tās filmēšanas ir, principā 10 video un uz augšu, jo tā sanāk izdevīgāk man un klientam, tad attiecīgi, ir ļoti dažādi šie klienti, un es cenšos vienmēr izanalizēt, kādas ir iespējas, kas ir tas, ko pats klients vēlās, jo nav tā, ka es bāzīšos virsū. Ja tu man esi atraidījis,
tā ir tava, kā teikt, problēma. Jūs vienkārši par darbu izpildītāju. Jā, es cenšos, protams, izdarīt pašu labāko, ko mēs varam izdarīt ar šo klientu, bet nav tā, ka es tagad spiedīšu un tagad, es taču teicu, ka šitais nestrādās vai kā tam līdzīgi. Tu pats redzi rezultātu, ja tu mani neieklausies vienreiz, tā, zin kā, ir ļoti jāanalizē arī sava enerģija, kur tu to iztērē. Tāpat tās ir klienti, kas no tevis prasīs miljonus darbus, lai gan tas nav pat tavā līgumā rakstīts vai kas tam līdzīgs, un tu it kā vienkārši kā jauks cilvēks, kas vēlās izdarīt savu darbu pēc iespējas vairāk, tu to izdarīsi, bet tas tev patiesībā paņem nereāli daudz enerģiju, lieku enerģiju un tā tālāk līdz ar to. Ja tu man, ja tiešām ir kādi klienti, kuri negrib tieši darīt to, kas ir vajadzīgs, jo TikTokā ir tā lieta, kad viens ir, ka tu lietas pats saturu, un ir viens, ka tu reklamē saturu. Tātad tu esi vai nu satura veidotājs, vienkārši influenceris, vai vienkārši centies kaut ko ielikt, un vai tu reklamē savu uzņēmumu. Tas ir pilnīgi dažādas lietas. Protams, tur ir pilnīgi dažādas stratēģijas un tas, ko var sagaidīt. Tu forši ieminējies par to, ka mēs esam labie cilvēki un mēs gribam visu darīt pa maksimumu, vai ne, un protams, izdarīsim vairāk. Kā tu varbūt iemācījies nospraust kaut kādas robežas tajā savā freelance darbībā, savā uzņēmē darbībā? Kā tu saprati, kur novilkt robežas, kā viņas novilkt? Protams, šeit arī jautājums, tu saki, tu piedāvā jau paketi, piemēram, 10 video, tas ir, es saprotu, minimums, ko uzņēmums no tevis var paņemt mēnesī, tas ir minimums. Tas nav minimums, tas ir minimums kā filmēšanai, bet, ja tu ņem mazāk, tad attiecīgi ir vienkārši +% klāt. Lūk, un kā tu nonāci līdz šiem te iedalījumiem, kā tu tiki pie tādām paketēm, un kā tu neizēji vairs ārpus viņām. Piemēram, kā tu iemācījies savas robežas kā freelanceris, jo es zinu, ka tur ir šaura robeža, kad uzņēmumi mēs paņemam jūs kā ārpakalpojumus, un varbūt tu vēl vari šito, varbūt tu vēl māki tomēr ātri to, varbūt tu vēl vari iepastot mūsu vietā, kā neizdegt tam jaunajam satura veidotājam, tam jaunajam videogrāfam, pirmkārt, kā viņam vispār nostādīt savu cenu, kā nepārkāpt tās robežas pašam? Man liekas, tam jaunajam videogrāfam ļoti daudz, kas ir atkarīgs reāli no savas situācijas. Vai tev ir tā, ka tev reāli deg nauda, ka tev viņu vajag, un ka tu esi gatavs izdarīt bez maz vai visu, kā tik tev tas klients būtu, kā tik tu dabūtu vienkārši naudu samaksāt tīri komunālos un vispārējo, vai tu, teiksim, esi jaunietis, kas tikko pabeidzis ir vidusskola, vēl dzīvo pie vecākiem, tu centies vienkārši to karjeru iestartēt, un tu vari arī attiecīgi mazliet tās robežas, atteikt kaut kur, novilkt robežu un tā tālāk. Ar tām robežu novilkšanām, man ir tāds interesanta lieta, kad, es esmu arī kā video satura veidotāja Shopify pārvaldījusi. E-pasta mārketings, kurjers. Tur Instagramā likusi, ja runa ir par TikTok, tad vēl tas ir jāizdara. Tad vēl ir kaut kas cits, vai atnāc un šito izdara, ir bijis. Bet nereti arī tas savā ziņā es esmu izdzirdējusi vēlmi, ka kaut kas ir jāizdara, un tad es vienkārši savu labo sirdi zinu, ka es to māku izdarīt, un es aizēju un devēju, es varu tev to izdarīt. Un patiesībā ir arī bijušas ļoti daudz situācijas, ka es to daru bez maksas. Jā, bet zini kā, es dažreiz, kad atskatos uz savu stāstu, uz savu pieredzi, maniem pirmajiem gadiem freelancā, tas jau nav arī viss slikti. Tas, ka mēs kādreiz izdarām kaut ko vairāk, kādreiz esam piekrituši kādam, es to nosaukšu par sadarbību, par barteru sadarbību, ka tu vienkārši izpildīji darbu. Bet es ļoti stipri uzskatu, ka viss, ko tu piedzīvoji savā ceļā, tev ir bijis vajadzīgs, jo tās ir bijušas tomēr pieredzes, un tās pieredzes tevi veda tālāk. Tu pareizi pateici, katrs jau ir tajā savā pozīcijā. Kādam vajag super, tagad vajag darbu, un viņš tiešām piekritīs kaut ko izdarīt vairāk, kaut ko ārpus ierastā. Un kāds jau ir pozīcijā, kad viņš var pat atteikt kādu klientu, ka viņš var atteikt kādu darbu, atteikt kādu samaksu, ja viņš grib vairāk saņemt. Bet tas nav slikti, ja tu kaut kādā momentā tā kā mazliet manevrē. Un es vienkārši stipri pastāvu par to, ka tu izdzīvo tās pieredzes, lai tu saprastu, kā pēc tam tālāk. Vai tev tas ir par tevi, vai tas nav par tevi, vai tu vēl kādreiz tā darīsi, vai tu nekad vairs tā nedarīsi. Un man liekas arī forši
tev, piemēram, jo, ja mēs pavirzamies jau uz to, ka tu esi arī kļuvis jau par cilvēku, kas apmāca videogrāfus, jaunos videogrāfus, tu esi apmācījis uzņēmējus, uzņēmēji paši arī nāk pie tevis, prasa konsultācijas, saturveidotāji zina, ka ir nākuši pie tevis, prasa konsultācijas, tad ir bijis arī cilvēks, kas nāk praktizēties ar tevi kopā, filmēt, vai ne? Nu, lūk, tā kā, man liekas, ka arī tās pieredzes, ko tu esi izdzīvojis, tev viņas ir atvedušas līdz tam, ka tu to tagad vari mācīt citiem. Jo, ja nebūtu tā pieredze, tad jau tu pati būtu mazliet tikai dzīvotu mākoņos, liktos, ka viss ir skaisti. Šī profesija ir fantastiska, ļoti pelnoša un nekad nebūs neviens ČP un nepatīkams gadījums, vai ne? Jā, tā tas ir. Protams, viss, kas ir dots, es saku, es eju savu plūsmu. Ja tu man dod kaut ko, un es redzu, ka es to varu izdarīt, un man ir laiks, galvenais, ja man ir laiks, šobrīd man ir situācija, kad man nav laika, līdz ar to, tad es pasaku, ka, piedod, vai mēs darām šādi, vai mēs nedaram nekādi. Līdz ar to tas arī ir atkarīgs no tā visa. Tas pats man bija pieredze savam internetu veikalam ar Shopify. Loģiski, es palīdzēšu kaut elementāras lietas izdarīt, ja man ir tam laiks. Bet, ja man nav laika, es tad nemeklēšu, tagad nestrādāšu 12. naktī, kā tikai es tev to izdarītu. Un mācīšos pat YouTube, kā to izdarīt. Jā, tieši tā. Tāpēc tas baigi ir jāizjūt. Tas baigi ir jāizjūt katram cilvēkam. Vienalga, kurā posmā tu esi, arī es tagad cenšos izjust citas lietas, kā es strādāju. Ja runa ir tieši par cenām, piemēram, es arī sapratu, ka kāpēc es neprasu par to, ka es runāju kameras priekšā? Jā. Kāpēc es par to neprasu? Es to pateicu. Vai es to gadījumā to neprasīju vienā no pirmajām reizēm, kad es uzzināju, ka tu esi, ka tu ej kameras priekšā, jo es vienmēr šo esmu teikusi, kad es mācu, kad viens ir, ka tu atnāc kā satura veidotājs, aiz kameras, bet otrs ir, kad tu esi priekšā kamerai. Tas ir pilnīgi cits izcenojums, tāpēc, ka tu jau esi modelis un viss. Pirmkārt. Bet zini, kas ir svarīgākais? Viens ir modelis, otrs saproti, ka tu ar savu seju tagad reprezentē to uzņēmumu. Tieši tā. Un šo visi videogrāfi paturiet prātā. Tur, kur tu ieliec sevi kameras priekšā, viss tevi tagad saist ar to uzņēmumu. Un tu esi reklāmas seja. Viss, un tieši kāpēc? Visam punkts. Jā, un tieši kāpēc, lai tu nesaņemtu lielāku atalgojumu par to, ka tu pēkšņi esi kļūst par reklāmas seju šim uzņēmumam, vai ne? Tieši tā. Jo man šobrīd, kad es cenšos vēl kvalitīvāk un visu profesionālāk darīt un iet uz lieliem uzņēmumiem, attiecīgi es saprotu, ka, ja es esmu kameras priekšā, pirmkārt man ir jāprasa par to savu seju, par to, ka es kaut vai nezinu, kaut vai matus izmazgāju priekš tā, lai būtu kameras priekšā. Kad es par to paprasu, kad es esmu šeit, kad es runāju, arī mana balss maksā, kad es esmu uztrenējusi savu balsi un tā tālāk, kad es savu seju izlieku ar tavu uzņēmumu. Tāpatās arī ir tas, ka ja tu esi X uzņēmums, tad es neiešu pie tāda paša tava konkurenta veidot saturu. Tas arī ir jāsaprot. Arī tas, kā teikt. Jā, ja, piemēram, tagad, piemēram, kompetenci centram mēs veidojam video saturu, ja tagad man piedāvātu aiziet citur, citu skolu devēju taisnumu saturu, es neietu. Es neietu, tāpēc, ka es esmu šeit, tu esi mans klients un viss. Un arī tas savā ziņā, ir tādas robežas arī, kas ir jānovelk. Un cenu ziņā es realitātē saskaitīju, cik man kas maksā, cik es, teiksim, par izlikšanu, par pārvaldīšanu, par scenāriju, par idejām, par montāžu, par kameras priekšu, par filmētāju. Cik man tas viss izmaksā, es sapratu, ka bāc, Elzbieta, tev ir reāli jāpaceļ cenas, un es atkal esmu pacēlis cenas. Un starp citu, šī ir interesantākā daļa, kā freelancerim, tu jebkurā brīdī vari pacelt savu cenu. Un ļoti bieži pat aizejot pie klienta, tu vienkārši noliec faktu priekšā. Tavs pakalpojums maksā tik. Jā, viņš tev var atteikt, tāpēc, ka viņš ir pārāk dārgs tieši šim uzņēmumam tā tālāk, bet tā ir tava cena. Viss punkts. Jā, bet šeit es atkal no pakalpojumu ņēmēju puses gan, un es esmu abās pusēs bijusi un tā, kad es vienmēr cenas celtu ir superforši un vajadzīgi, un es pilnībā to atbalstu, bet tam es uzskatu, ka ir jābūt pamatoti. Protams, ja tu šodien, rīt, parīt esi sācis, pirmo pusgadu varbūt tu esi celt uz tā pamata, ka tirgus vidējais ir jau tāds, man prasītos mazliet tāds pierādījums to, ka kāpēc? Nevis man interesē atskaita, kur tu to naudu tērēsi un kāpēc tu viņu cel, bet es gribu redzēt tavos darbos, kā freelancerim, kā jaunam šim profesionālim, par ko es maksāju. Un tas, manuprāt, ir pilnīgi normāli un adekvāti.
Un otra lieta, ko es iesaku apdomāties, ja tu jau gadu strādā savā jomā, savā šajā freelance darbībā, un tu neesi cēlis cenu, tad lūdzu uztaisi tādu personīgo auditu sev. Kāpēc tu stagnē? Kur tu esi palicis uz vietas? Varbūt kāpēc tu nevari paprasīt lielāku cenu? Jo es uzskatu, ka cenu kāpumam ir jābūt visu laiku, pēc pusgada. Manuprāt, tas ir pilnīgi normāli pie tiem resursiem, kas šodien ir pieejami. Jebkuram profesionālim iet mācīties, iet izglītoties, iet pie mentoriem, nopirkt labāku aparatūru, izglītot sevi, lai pasniegtu labāku pakalpojumu klientam. Un, ja tu neesi cēlis cenu gadu, pieņemsim, tad kur atkal ir problēma? Kāpēc tas tā notiek? Bet labi, cenas celt forši, pelnīt forši. Man jautājums tāds viens no noslēdzošiem droši vien. Kā man, kā freelancerim, nesabīties, ka ar mani varbūt visi slikti un ka man nevienam nevajag posmos, kad iestājās šie te mazāka darba apjomi, kad es saprotu, tā man vajadzētu vēl kādus 2 klientus, un mēs dzīvojam ar to viltvāžu sindromu brīžiem, ka mums liekas, nevienam mums nevajag, visi citi ir labāki par mums. Ko tu varbūt varētu ieteikt tam jaunajam videogrāfam? Man liekas, šīs domas atnāk pat pēc gada un pēc 2, kad tu esi šajā jomā. Bet ko tu ieteiktu tam videogrāfam? Kā varbūt viņam noturēties uz to freelanceru ceļa, būvēt to savu zīmolu, to savu varbūt jau uzņēmē darbību laika gaitā, nesabīties no tā, ka var būt posmi, kad nebūs tik labi? Jā, manā gadījumā man šādi posmi ir bijuši, patiesībā pat diezgan bieži. Es ļauju sev izjust, es ļauju saprast, kas notiek šobrīd, un saprast, paskatīties, kā es strādāju un tā tālāk. Un tad, kad es paskatos, kā esmu strādājis, tad man ieslēdzās klikšķinēlis, bet ar tevi viss kārtībā ir. Okay. Un, ja tev nav klienti, ja tu jūti, ka tev vajag klients, aiziet tas, ko es sākumā minēju, ej raksta ēpastus, ej uzrunā klients, ja viņam nav TikTok. Es nejaucos tiem, kam jau ir TikTok profili, atceramies to, nevajag jaukties. Ja tu dari labāk, nevajag jaukties citu cilvēku darbā. Šis ir ļoti labs padoms, šis ir tiešām labs padoms. Jā, jo tas būtu diezgan stulbi. Tas ir aizvainojoši. Patiesībā es to piekritīšu. Ja man, piemēram, es esmu uzņēmējs un man ir cilvēks, kurš pārvalda mūsu kanālus, un tu man uzrakstītu un pateiktu, ka tu vari labāk, es pat justos mazliet aizvainota. Kāpēc? Tāpēc, ka tu mazliet apšaubi to manu darbinieku, to manu pieeju. Es pastāvu par saviem darbiniekiem. Es viņiem uzticos, es ticu, ka šobrīd viņš ir labs priekš manis. Protams, ka noteikti var rakstīt un piedāvāt labāk, bet tur ir baigi jāmāk, kā tu uzrunātu šo uzņēmumu, kā tu viņam pierādītu, ka tas tavs pakalpojums un servis varētu sasniegt labākus rezultātus. Es droši vien iet no tās puses, ka tagad ir labi, bet mēs varam vēl labāk. Tur ļoti, ļoti arī šaura šī līnija. Jā. Tieši tā, bet, respektīvi, es nejaucos. Es redzu, ka ir vēl variants, ja tur ir uzņēmuma darbinieki veido šo saturu, tad jau var uzrakstīt. Bet, ja nav šim cilvēkam, šim uzņēmumam video saturs, lūdzu, tev ir potenciāls klients. Kā jau es minēju, sliktākais, kas var notikt, ir tas, ka tev uzrakstīs nē, bet visbiežāk vienkārši neatbildēs. Līdz ar to tu uzraksti šo ēpastu, viss aiziet, ejam tālāk. Un ja atbildēs, forši, turpinam sarunu. Ja neatbildēs, viss, es esmu jau aizrakstījis vēl citiem cilvēkiem un aiziet. Līdz ar to paskaties uz savu darbu, vai tiešām tas ir tik slikts, kā tev varbūt tajā brīdī kaut kāds prātā ir ienācis. Izanalizē, ko tu varētu uzlabot, un ej dari. Ej dari. Vienkārši nekas, ja tu nedarīsi, tad arī nekas nenotiks. Tas ir pats svarīgākais. Lūk, es pieminēju, ka tu esi lektore, un es ļoti priecājos lektoru kompetenci centrā, ka mēs varam apmācīt tieši jaunos satura veidotājus, gan videogrāfus, gan tie, kuri grib priekš sevis, priekš savas uzņēmējdarbības to darīt. Pastāsti man 3 vārdos, kas ir iekļauts kursā, kāpēc mācīties tieši no tavas pieredzes? Zini, kā tajā kursā ir tik daudz, ka es tev 3 vārdos nevaru pastāstīt, jo tur ir reāli viss no A līdz Z par video satura veidošanu. Protams, es tur nemācu jau profesionāli tikai tā iemesla pēc, kad šeit ir arī tādi uzņēmēji, kas veido saturu sev, bet tādi pamati un pats galvenais, tā ir reāla montāža. Montāža, tu iemācies un cilvēki ir tik nereāli priecīgi par to montāžas daļu. Mēs montējam kopā, viņi redz, ko es daru, cik patiesībā tas var būt arī ātri. Un
ka tas nav tā, ka tu tur velc un visu to dari. Jā, montāža ir viennozīmīgi tas, ko visvairāk novērtē. Protams, mēs arī runājam par pašiem pamatiņiem, par filmēšanu, par gadžetiem, par visu reāli no A līdz Z. Ja tev ir vēlme būt par videogrāfu, vai tev ir nepieciešams video saturs savā profilā, vai tu vēlies viņu uzlabot, lūdzu, es laipni aicinu uz video filmēšanas un montāžu pamatu kursu. Tiešām. Un mēs tiešām tur esam forši pozitīvā šajā te atmosfērā. Ļoti labs atsauksmes arī par mani, par ko man ir nereāli liels prieks. Ne tikai par zināšanām, bet arī par mani. Mēs tiešām tādā ļoti foršā vairāk kā 2 nedēļu laikā ir čatiņš, kur var visu jautāt. Un tu paņem maksimālo, ko tu vari paņemt sev. Tu vari man jautāt, ja arī es kaut ko neesmu kursā ielikusi, tu vari man jautāt. Jā, un mums ir viens kurs, kas ir tapšanas stadijā tiem videogrāfiem, kas jau māk montāžu, bet grib kļūt jau reāli par darbiniekiem tajā. Mēs tapinam augšā arī kādi ir šie pirmie soļi vispār uzņēmējdarbība, saimnieciskā darbība, portfolio veidošana un visi pamati, kas ir jāzina, tā kā par to droši vien drīzumā. Bet jā, paldies tev, Elzbieta, ka padalījies. Man ļoti interesanti vienmēr klausīties. Un es saku, es gadiem redzu blakus stāvot, kā tu audz, un tāpēc es gribēju to tavu stāstu iznest arī plašāk, lai dzird arī citi cilvēki. Un jā, lai šis te jaunais videogrāfs saprot, ka Latvijā ir kur augt šajā profesijā. Šī profesija ir vērtīga un vajadzīga un mūsdienīga. Un jā, liels tev paldies. Un paldies tad jau tev. tiekamies kursos kompetences centrā pie Elzbietas. Čau! Čau!